Iemesls tā nesot paveikusi galveno uzdevumu, īstenojot jaunu vilcienu nomas iepirkumu iekļauties esošajā budžetā. Acīm redzot, vai nu viņš nav pamatots, vai nu ir kādi, kādi apstākļi, par kuriem es neesmu informēts. Nu jau bijušais valdes priekšsēdētājs dienas pirmajā pusē vēl skaidroja papildu finansējumu šī un nākamā gada budžetā kopumā 30 miljonu eiro apmērā nepieciešams, lai norēķinātos ar Latvijas dzelzceļu par tā infrastruktūras izmantošanu. Viņš ir pārliecināts, iepirkuma konkursu uzvarētājs esot valstī izdevīgākais variants un jauno vagonu nomas maksu 224 miljonus eiro atsvers zemākas vilcienu uzturēšanas izmaksas un pasažieru skaita pieaugums. 4 jauno vagonu sastāvā gan būs tikai 274 sēdvietas, plus vēl stāvvietas, kopumā 400 pasažieru vietas, kas ir krietni mazāk nekā vecajos vagonos. Pasažieru vilcienā skaidro, tikšot veidoti garāki vagonu sastāvi. Iepirks gan tikai 100 vagonus, kas kopumā veido 25 4 vagonu sastāvus, bet tos tad varēšot lietot teju bez apstājas, kamēr vecie vagoni esot jāved uz servisu katru otro dienu. Neoficiāli zināms, ka šī valde centusies arī vienoties ar Latvijas dzelzceļu par īpašu norēķinu kārtību, tomēr sarunas izgāzušās un papildu valsts finansējums palicis kā vienīgais risinājums. Šādas iespējas nepastāv. Mēs ļoti labi zinām, cik šogad ir paredzēts budžetā līdzekļi, un arī nākamajos gados es neredzu šobrīd tādu iespēju, jo pasažieru vilcienam bija uzdevums nodrošināt vilcienu iegādi esošo līdzekļu ietvaros. Arī daļēji jūs nedomājat? Ne, es neuzskatu, ka nodokļu maksātāja nauda būtu jātērē šādam pasākumam. Dienas otrajā pusē satiksmes ministrs tiešām paziņo, ka grasās atstādināt pasažieru vilcienu valdi. Vēl pēc pāris stundām tā atkāpjas pati. Nāks jauna valde, viņam arī vienīgais risinājums atkāpties? Tas jums būtu jāpajautā mūsu kapitāla daļu turētājiem. Mēs esam gatavi ar savām zināšanām un pieredzi, ko mēs esam guvuši gadu laikā strādājot pasažieru vilcienā, palīdzēt jaunai valdei, palīdzēt, šo tēmu risināt. Jāpiebilst, ka atkāpjoties paši valdes locekļi zaudējuši kompensācijas 2 mēnešu algu apmērā, ko būtu saņēmuši, ja par atstādināšanu lēmtu ministrs. Aneta Pērtola, Aigars Kovaļevskis, Igors Stāts, Latvijas televīzija. Pasažieru vilcienu valde nav vienīgā, kas